pierakstīt. Nu ko, labrīt, dāmas un kungi. Otro dienu tiekamies. Liels prieks atkal būt šajā seminārā. Tāpat kā vakardien, šodien mazliet pirms uzstājās Kristīna, pastāstīšu jums par mums, par zaļo jostu. Mazliet šodien ar novirzu uz vidē kaitīgajām precēm, jo tā ir tā mūsu galvenā tēma šodienai, ko arī Kristīna sīkāk stāstīs. Zaļā josta, kā jau jūs zināt, ir uzņēmums, kas veic šo apsaimniekošanu, kas attiecās apsaimniekošanas virzienam izlietotais iepakojums, vidē kaitīgās preces un elektrotehnika. Tie ir tā galvenā pamatdarbība, ko mēs veicam, izstrādājam un veicam apsaimniekošanas programmas, kā rezultātā uzņēmums saņem atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa. Un otrs ir, protams, īsteno vides izglītības pasākums, kas jau ir mūsu biedrība Zaļā josta, veic pasākumus attiecīgi saistībā ar apsaimniekošanu, iepakojumu un iepakojumu vākšanu. Uzņēmums ir jau ar pieredzi. Mēs Zaļā josta jau vairāk kā 12 gadus darbojamies. 2200 klienti, tas ir pirms jau kādu laiciņu, šobrīd jau mazliet vairāk. Un katru ceturksni viņi paliek arvien vairāk un vairāk, jo vairāk un vairāk uzņēmumiem ir nepieciešama šī iespēja saņemt atbrīvojumu, jo rodas gan iepakojums, gan vidē kaitīgās preces, gan elektrotehnika. Kā arī mēs nodrošinām šos savākšanas laukumus visā valsts teritorijā, kur ir vairāk kā 50 visiem reģioniem. Un kas attiecās uz biedrību Zaļā josta, kas veic šos vides izglītības pasākumus, tur katru gadu iesaistās arvien vairāk mācību iestādes, pēdējie cipari pāri 400 skolas, bērnu dārzi un citas mācību iestādes, kas piedalās konkursos, vākšanas talkās. Mūsu uzņēmuma galvenie uzdevumi ir veicināt dabas resursu nodokļu, dabas resursu kā tādu samērīgu izmantošanu, attieksmi pret jaunu taupīgu attieksmi pret jaunu izēvielu izmantošanu. Mēs nodrošinām šo atkritumu reģenerāciju. Visi šie iepakojuma apjomi, ko jūs mums uzrādat, tiek attiecīgā apjomā arī savākt un šķiroti un pārsādāt, lai tas viss tiktu pēc tam atkārtoti izmantots. Runājot par dabas resursu nodokļa mērķiem, kas jau vairāk no valsts puses ir, un arī no Eiropas Savienības jau labu laiku, ir arī šī pati, faktiski viņi saskan arī mūsējiem, ir līdzīgi kā ekonomiski efektīva izmantošana šī dabas resursu nodokļa. Tas arī ierobežo vides piesārņošanu, kā arī samazina vidi piesārņojošo produktu ražošanu un realizāciju. Princips ir faktiski viens. Tas, kas piesārņo, tas maksā, līdz ar to ir šis dabas resursu nodoklis, ka maksā visi tie, kas izlieto to iepakojumu, kam ir izlietotais iepakojums, vidē kaitīgās preces, kas ir šodien šī tēma, kurā ietilpst riepas, eļas, smēreļas, eļu filtri, kā arī visu veidu baterijas un akumulatori, kā arī elektrotehnika. Bet, protams, valsts piedāvā šo iespēju ietaupīt un nemaksāt nodokli, ja? Arī tiek veikta šī pati savākšana. Šīs trīs pozīcijas, ko es arī jau nosaucu, kas ir vidē kaitīgās preces, elektrotehnika un iepakojums, ir vienīgās ar dabas resursu nodokli apliekamajām pozīcijām, uz kurām valsts piedāvā tādu iespēju kā ietaupīt, respektīvi saņemt šos atbrīvojumus 100% apmērā, jo tur var izstrādāt šīs apsaimniekošanas programmas. Ja ir jāmaksā nodoklis par kādu no pārējām pozīcijām, tur, diemžēl, viņš jāmaksā un tur neko nevar padarīt. Šie ministra kabineta noteikumi numur 1293 un 1294 ir galvenie, ar kuriem jūs varat iepazīties, vai jebkurā gadījumā, kas ir saistīti ar atbrīvojumu saņemšanu. Vieni ir par vienreiz lietojamiem traukiem un izlietoto iepakojumu, otri ir par vidē kaitīgām precēm un elektrotehniku. Tur ir norādīta kārtība, kādā uzņēmums var saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa. Un tad vienkāršotā schēmā šeit vēlreiz ir parādīts, ko tad dabas resursu nodokļu maksātājs var darīt. Viens ir maksāt šo dabas resursu nodokli, otrs saņemt atbrīvojumu, un saņemot atbrīvojumu arī uzņēmējs var izvēlēties vai pats veido programmu, vai arī noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju, tādu kā mēs, Zaļā josta. Noslēdzot ar mums šo līgumu, jūs arī šeit redzat, ka faktiski jums paliek vienīgi šis kontakts ar mums, ar apsaimniekotāju Zaļā josta, jo visu pārējo tad veicam mēs. Mēs veicam
tālāku visu darbību, kas saistīta ar pašvaldībām, ar iedzīvotājiem, atbildīgajām valsts institūcijām, otrreizējo izēvielu pārstrādātājiem un arī vācējiem. Ar katru pusi tur ir sava komunikācija, savas saistības, kā piemēram pašvaldībām ir šie pieņemšanas laukumi visā Latvijas valstī. Ar iedzīvotājiem arī ir šī motivēšana uz dalīto vākšanu, kā piemēram arī šī skolu pasākumi, kur skolēni konkursi vāc atsevišķi, kas ir saistīts vidē kaitīgajām precēm, baterijas. Tas mums biedrība šādus pasākumus organizē jau daudzus gadus, un katru gadu ļoti daudz tonnas ar baterijām tiek savāktas. Valsts institūcijas ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, kas ir galvenā iestāde saistīta ar atbrīvojumu piešķiršanu, un kas ir tagad attiecībā pret vidē kaitīgajām precēm. Tas ir arī tāda viena cita valsts iestāde kā bateriju reģistrs un elektroreģistrs. Un, protams, mūsu partneri, kas ir savācējiem pārstrādātāji, ar ko mēs arī visu laiku sadarbojamies. Šīs priekšrocības, kā jau iepriekš arī minēja, galvenais ir šis 100% atbrīvojums no dabas resursu nodokļa par attiecīgajām pozīcijām. Šobrīd, tā kā mēs šodien runājam par vidē kaitīgajām precēm, tad jums ir iespēja saņemt atbrīvojumu attiecīgi uz riepām, smēreļām, eļu filtriem un visu 4 veidu baterijām, kas ir norādīts dabas resursu nodokļā. Kā arī, protams, mēs strādājam uz to, kad, lai atvieglot arī jūsu uzņēmumu darbību, kas ir iespēja sniegt visas šīs atskaites elektroniskā veidā, maksimāli elementāri ir uztaisīta šī atskaišu iesniegšanas sistēma. Protams, arī mēs veicam konsultācijas saviem klientiem jebkurā laikā un arī palīdzam atrisināt jūsu jautājumus, kas ir saistīti gan par uzskaitēm, gan arī par jebkādu citu jautājumu, kas ir saistīti ar dabas resursu nodokli. Šeit jūs redzat arī šo pašu tādu kā apli, kas visu laiku notiekās apsaimniekošanas sistēmā, kā tad tas viss darbojās. Tas viss sākās ar valsts institūciju kontroli, kur viņi ir tie pirmie, kas piešķir atbrīvojumu uzņēmumam, pēc tam notiekās darbs ar līguma partneriem no mūsu puses, kas tad veic šo visu savākšanu. Protams, arī šī sabiedrības izglītošana un motivēšana. Un pēc otrreizējās pārstrādes, pēc otrreizējās izēvielu pārstrādes, jeb šī gadījumā vidē kaitīgo preču, arī šīs pašas atskaites mēs sniedzam tādīs pašās valsts institūcijas kontrolēs, plus vēl arī citās, kas jau pēc tam atkal izskata šo visu un jauniem uzņēmumiem piešķir atkal atbrīvojums no dabas resursu nodokļa. Šeit pāris bildītēs jūs varēsiet redzēt, kā tieši notiekās šīs reģenerācijas process, kas sākās ar savākšanu, kad, piemēram, mēs vācam šīs riepas, un es pieļauju, ka jūs arī esat pamanījuši, daudzos veikalos ir šīs ekopaka kastītes, kur jebkurš iedzīvotājs var savas vecās baterijas izmest. Pa visu Latviju šādas kastītes jau vairāk kā 3500 ir pieejams veikalos, skolās, daudzās citās iestādēs. Pēc tam, protams, notiekās šī transportēšana. Pēc transportēšanas notiekās pirmapstrāde, kur, piemēram, šīs baterijas tiek šķirotas atsevišķi, kā arī attiecībā uz riepām viņas tiek, sagrieztas vai citādā veidā apstrādātas. Un gala pārstrādē jau mēs atkal iegūstam materiālu, kuru pēc tam tad var izmantot atkārtoti citu produktu ražošanā. Piemēram, no baterijām var atkal atkārtot ražot tās pašas baterijas. Šeit vēlreiz jūs varat iepazīties ar Tātad visām pozīcijām, kas ir norādīts, kas ietilps vidē kaitīgo preču apsaimniekošanas programmā, kā jau es minēju, tās ir smēreļas, eļas filtri, visu veidu riepas un 4 veidu akumulatori un baterijas, kas dalās svina, niķeļa, galveniskie elementi un citi elektriskie akumulatori. Lūk, tas pa lielam arī viss galvenā šī sistēmas nozīme ir, lai novērstu un samazinātu vidē kaitīgo preču izraisītu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, vidē kaitīgo preču galīgo apglabāšanu, lai tā tiktu samazināta, lai veicinātu materiālu otrreizējo pārstrādi, lai vairāk šīs pašas riepas, baterijas, smēreļas, eļu filtri netiktu mesti mežos, bet tiktu vākti kopā un pārstrādāt un atkārtot izmantot, un galvenais, lai taupītu dabas resursus. Paldies! Tas no manas puses arī viss. Aicināšu tad atkal šodien Kristīni runāt un stāstīt smalkāk. Atgādināšu jums vēlreiz, ka jūs varat droši visas
prezentācijas laikā uzdot čatu lodziņā jautājumus, kurus mēģināsim vai nu uzreiz atbildēt, vai arī tad prezentācijas beigās Kristīnai paprasīsim, lai mums gudri pastāst un atbild. Labi, veiksmīgi jums klausīšanās. Labdien visiem klausītājiem un skatītājiem. Mani sauc Kristīna Dirvēne, pārstāvu uzņēmumu Revikom, kurš nodarbojās ar šādu te apsaimniekošanas sistēmu kā zaļā josta auditēšanu. Principā es esmu tas cilvēks, kas pārbauda visu šīs apsaimniekošanas sistēmas darbību, par to, vai viņi tiešām reāli dara to, ko viņi sola jums un kas viņiem būtu jādara pēc normatīvu aktu prasībām. Tāpat arī es pārbaudu līguma partnerus. Iespējams, ka daudzi no jums jau ir sastapušies ar šādu veidu auditu. Principā par audita būtību un es šodien nestāstīšu. Šodien stāstīšu vairāk tieši par vidēji kaitīgu preču uzskaiti, tieši apsaimniekošanu uzņēmumā, principā par uzskaites pamatprasībām, par pamatojumu dokumentiem, kurus jūs varat izmantot savu uzskaitē, kā arī rādīšu jau reālus praktiskus piemērus, kā varētu šo te uzskaitu veikt. Tie, kas vakar klausījās semināru par iepakojumu, uzreiz varu teikt, ka noteikti būs daudzas lietas, kas iespējams dublēsies, jo ir noteikts konkrēts ļoti līdzīgs vadlīnijas gan iepakojumam, gan vidēji kaitīgām precēm, gan elektrotehnikai tieši uz šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti. Bet principā tātad mēs varam arī sākt, domāju, semināru. Un tātad sākotnēji pastāstīšu tieši par to, kas tad ir vidēji kaitīgas preces, par ko ir jāmaksā šis te nodoklis. Un tād arī pieskaršos jau vairāk tieši tām praktiskajām lietām, kas droši vien arī jūs visvairāk interesē. Un tātad principā pats nosaukums kā tāds vidēji kaitīgas preces jau runā pašas par sevi. Par to, ka šīm te precēm, to ražošanai un izplatīšanai noteikti kaut kādi konkrēti ierobežojumi, kā arī to atkritumu apsaimniekošanai noteikts īpašas prasības. Attiecīgi, ja tās savā šajā te darbības ciklā negatīvi var ietekmēt vai ietekmē vidi, cilvēku dzīvību vai veselību. Tas, par ko šodien mēs runāsim, ir tieši konkrētās vidēji kaitīgās preces, kas ir eļļas, akumulātori, baterijas, eļļas, filtri un riepas. Kā jau noteikti jūs zināt, šo vidēji kaitīgu preču sastāvā ietilpst arī elektriskās un elektroniskās iekārtas, par kurām konkrētāk tad es stāstīšu rītdien. Tātad, kā jau es minēju, tad šeit ir konkrētas pozīcijas, par ko ir jāmaksā šis te dabas resursu nodoklis, un par šīm te prasībām es tad arī turpmāk jums stāstīšu. Līdzīgi kā iepakojumam, arī šeit ir jāmin šie te slavenie ministru kabineta noteikumi numur 404. Tad arī nodoklis par šīm te vidēji kaitīgām precēm tiek aprēķināts atbilstoši šo te ministru kabineta noteikumu 7. pielikumā noteiktajai klasifikācijai, kur principā viņi visi ir uzskaitīti. Nākošajā slaidiņā arī kā piemēru esmu tad ielikusi iekšā šo 7. pielikumu. Šī ir tikai maza daļiņa no šī pielikuma, bet šeit jūs varat pārskatāmi jau redzēt to principu, ka tātad šeit tiek uzskaitītas visas tās lietas, par ko ir jāmaksā šis dabas resursu nodoklis. Tas, kas šajā 2014. gadā ir mainījies, kas uzreiz man ir jāmin, tad ir mazliet izmainījies šis pielikums. Tad, kā jau iespējams ļoti daudz pamanīt, tad šeit vairs nav šie muitas kodi, ja tā saucamie preču nomenklatūras kodi, kuri iepriekš ļoti būtiski patiesībā atviegloja šo te uzskaitas darbu. Tagad viņi ir izņemti. Tas nozīmē, ka noteikti vajag sekot līdzi. Tas nozīmē, ja vairs nav konkrētu šo te nomenklatūras kodu, bet šeit jau, kā mēs redzam, pirmajā punktā ir minētas šīs te smēreļas,
tad iespējams šeit ir jāmaksā arī par tām smēreļām, par kurām iepriekš nebija jāmaksā, jo vienkārši šis te kods nebija iekļauts šajā te pielikumā. Tāpēc tas ir tāds liels jaunums daudziem arī uzņēmumiem, pie kuriem arī es jau tagadēju auditos. Viņi vienkārši nav pamanījuši šo te ļoti svarīgo lietu, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi uzskaitā, jo iespējams jūs vienkārši turpinat šo te uzskaiti pēc vecās sistēmas, un tā kā šie te kodi vairs šeit nav, tas nozīmē, ka ir noteikti iekšā arī lietas, pa kurām ir jāmaksā, pa kurām iespējams agrāk jāmaksā nebija. Nu, šeit var minēt tās pašas smērēļas. Tātad, ja rodas kaut kādas šaubas par kādu konkrētas vidē kaitīgu preču veidu iekļaušanu nodokļu aprēķinā, tad principā ir jāorientējās pēc šiem ministra kabineta noteikumu numur 447. pielikuma. Jāskatās, ir šīs te lietas iekļautas, attiecīgi tad par tām ir jāmaksā nodoklis. Ja jūs šo te vidē kaitīgo preci vai kādu citu preci atrast nevarat, nu tad principā tas nav ar dabas resursu nodokli apliekams objekts. Tad mazliet pastāstīšu par to, par ko jau stāstīja Mārtiņš. Pastāstīšu vairāk no šīs te sava skatu punkta, jo principā ļoti populārs jautājums tieši audita laikā, pat teikt no jautājums numur 1, ar ko tad nodarbojās apsaimniekotājs un par ko tad mēs viņam maksājam. Tādējādi es jums pastāstīšu šo te apsaimniekošanas sistēmas darbības principu no sava skatu punkta, kā es to redzu kā auditors, kas tad šo te sistēmu auditē. Tad, kā jau Mārtiņš minēja, tad šo te dabas resursu nodokli var nemaksāt, un šo te atbrīvojumu piešķiršanas kārtību reglamentē ministra kabineta noteikumu numuru 1294. Tātad, principā šajos te ministra kabineta noteikumos ir noteikts visas prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai jūs varētu saņemt šo te atbrīvojumu, kā arī prasības tieši apsaimniekošanas sistēmām, kādas prasības konkrēti viņām ir jāizpilda, lai viņas jau varētu saņemt šo te atbrīvojumu un arī attiecīgi piedāvāt šo te atbrīvojumu saviem līguma partneriem. Princips ir tāds, tātad nodokļu maksātājs var izvēlēties divu veidu iespēju nemaksāt šo te dabas resursu nodokli, un pirmais variants ir pašam izveidot apsaimniekošanas sistēmu. Kā tas ir jādara, kā notiek atskaitīšanās, kam ir jāatskaitās, izveidojot šādu apsaimniekošanas sistēmu, tātad šo te informāciju visu jūs varat atrast ministra kabineta noteikumos 1294, kurus es jau iepriekš pieminēju iepriekšējā slaidā. Tātad, ja kādu interesē izveidot šādu apsaimniekošanas sistēmu, tad, protams, jūs to varat darīt. Galvenais jums ir jāizpilda visas likumdošanas prasības. Otrs variants, kurš noteikti, ja jūs klausāties šo semināru, kur arī esat izvēlējušies jūs, tad ir noslēgt līgumu jau konkrēti ar apsaimniekotāju, kurš tad konkrēti nodarbojās ar visām šīm lietām. Tātad viņi atskaitās kontrolējušai iestādēji, attiecīgi viņi nodod nepieciešamās atskaites, viņi nodrošina vidē kaitīgu preču savākšanu, kā arī šo te preču pārstrādi, atkārtot izmantošanu vai reģenerāciju, un jūs attiecīgi vienkārši maksājat konkrēto tarifu par šāda veida pakalpojumiem. Bet attiecīgi jums vairs konkrēti nekādām valsts iestādēm nekādas atskaites nav jānodod. Jūs varat izvēlēties, kā jūs varat šo te nodokli nemaksāt. Kāda tad ir šī te apsaimniekotāja darbība un kas tas apsaimniekotājs īsti ir? Tā būtība ir tāda, kad uzņēmumi, dabas resursu nodokļu maksātāji slēdz līgumu ar šāda veida komersantiem, komercsabiedrībām, un attiecīgi šie te apsaimniekotāji jau organizē attiecīgo dabas resursu nodokļu objektu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju, protams, ievērojot visas normatīvās aktu prasības, kuras ir prasītas nepieciešamajā likumdošanā. Un, attiecīgi, jums vairs par to nav jādomā, jums ir jāiesniedz pareizes atskaites, jānorāda pareizi dati, un, attiecīgi, tālāk jau apsaimniekotājs nodarbojās ar šo te vidē kaitīgu preču savākšanu, attiecīgi pārstrādi vai reģenerāciju. Principā, kāds tad ir šīs te apsaimniekošanas sistēmas darbības cikls? Tad pats pirmais posms tātad ir uzņēmums, tad tas ir dabas resursu nodokļu maksātājs, tas, piemēram, ir
uzņēmums kā jūs, kam ir jāmaksā tātad dabas resursu nodoklis par šīm te videi kaitīgām precēm. Tātad pirmā iespēja, tātad jums ir maksāt šo te nodokli pēc valstī noteiktajām dabas resursu nodokļu likmēm un attiecīgi arī atskaitīties valsts ieņēmuma dienestam, nododot katru nepieciešamo periodu, tas ir mēnesis, šo te atskaiti. Otrs variants, tad saprotot to, ka jums ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par kaut kādām konkrētām videi kaitīgām precēm, jūs jau varat tad noslēgt līgumu ar šāda veida apsaimniekotāju un attiecīgi maksāt viņam jau konkrētu maksu, noteiktus tarifus par šo te videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu. Un attiecīgi tālāk jau jums vairs valsts ieņēmuma dienestam jāatskaitās nav, attiecīgi jums vairs nav jāmaksā šis te nodoklis, bet jūs jau maksājat jau nolīgtos tarifus šim te apsaimniekotājiem, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu. Attiecīgi šis te apsaimniekotājs iesniedz savā kontrolēšā iestādē informāciju par to, ka jūs tāds konkrēts uzņēmums esat tātad stājušies šajā te apsaimniekošanas sistēmā, un attiecīgi šī te kontrolēšā iestāde, kas ir fonda administrācija, tālāk jau nosūta ziņas valsts ieņēmuma dienestam par to, ka jums šis te nodoklis nav jāmaksā, ka jūs esat saņēmuši šo te atbrīvojumu no šī te nodokļa, jo jūs esat iestājušies jau šajā sistēmā. Līdz ar to valsts ieņēmuma dienestam principā vairs nebūtu jābūt jautājumiem par to, kādēļ jūs iespējams nesniedzat atskaites vai nemaksāt šo te dabas resursu nodokli. Kā tīri praksē notiek bieži vien kaut kādu mistisku apstākļu dēļ šis te kontakts starp šo te kontrolēšo vides ministrijas iestādi nav noticis, un līdz ar to valsts ieņēmuma dienests tomēr pajautā, kādēļ jūs nemaksājat šo te nodokli, un tādējādi jūs vienkārši viņiem nosūtat elektroniski šo te līgumu, parādiet par to, ka jūs esat stājušies šajā sistēmā, un jums vairs nav jādomā par to, kā un cik ir jums jāmaksā tieši šis te dabas resursu nodoklis. Principā, kā tad notiek visa šī te apsaimniekošanas sistēma darbība? Tātad līgumpartneris sniedz datus par konkrētiem videi kaitīgu preču apjomiem, pa kuriem viņam būtu jāmaksā šis te dabas resursu nodoklis. Tātad, kā jau Mārtiņš sākotnēji stāstīja, tātad zaļā jostai šīs te atskaites tiek iesniegtas elektroniski, kas būtiski atvieglo visu šo te atskaitīšanās darbu. Tātad apsaimniekotājs saņem jūsu radītos šos te videi kaitīgu preču apjomus Latvijas Republikas teritorijā, un tālāk viņš organizē šo te videi kaitīgo preču savākšanu un pārstrādi. Bieži vien tiek uzdots šis te jautājums, konkrēti, ar ko tad šis apsaimniekotājs nodarbojās. Protams, kad fiziski, piemēram, apsaimniekotājs kā zaļā josta, pats šo te savākšanu un pārstrādi neveic. Tādējādi viņš slēdz līgumus jau ar konkrētiem operatoriem, tie ir komersanti, tad atkritumu savācēji, specializēti uzņēmumi, kuri ir saņēmuši visas vidēji nepieciešamās vides atļaujas, lai varētu nodarboties jau konkrēti ar šādu te vidēji kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi. Šeit es varu minēt tādus uzņēmumus kā akciju sabiedrība BAO, kā uzņēmums akciju sabiedrība Eko-osta, kas konkrēti jau ir saņēmuši šīs te vides atļaujas, un viņi var nodarboties ar konkrēti vidēji kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi. Un tādējādi apsaimniekotājs tātad slēdz līgumu ar šādiem te uzņēmumiem, un šie te uzņēmumi jau visu šo te darbu organizē. Attiecīgi, protams, šie te uzņēmumi atskaitās arī apsaimniekotājiem par to, ko tad viņi ir savākuši, vai viņi ir savākuši un vai viņi ir veikuši šo te pārstrādi. Un attiecīgi, kā to prasa arī likumdošana, tad šie te operatori sniedz apsaimniekotājiem arī dokumentārus pamatojumus par to, ka vispār tiešām šī savākšana un šī pārstrāde ir notikusi. Un tādējādi apsaimniekotājs nodrošina visu šo apsaimniekošanas sistēmas darbību. Un šis ir viss tas process, ko arī pārbauda auditors, sākot no līguma partnera datiem, kurus viņš iesniedz šim te apsaimniekotājam, un beidzot jau ar pamatojumiem, kuros šis te operators pamato, ka viņš ir tiešām šos te līguma partneru vidēji kaitīgas preces savācis un jau pārstrādājis. Kā arī šī ir visa tā sistēmas darbība, par kuru apsaimniekotājs atskaitās kontrolējušai iestādē un kuru viņš arī atspoguļo tādā kā gada pārskatā,
līdzīgi kā finanšu pārskatā, kurā viņš jau par konkrētu šo te pārskatu periodu jau atskaitās par visu šo te darbību, par to, cik datus ir iesniedzis līguma partneris un par cik jau viņam ir komersants savācis, attiecīgi pamatojot, protams, to visu ar dokumentāriem apliecinājumiem. Tā. Tālāk jums stāstīšu par dabas resursu nodokli jau būtiskākām lietām par to, kam ir jāmaksā šis te nodoklis, kad ir jāmaksā šis te nodoklis un arī, protams, par izņēmumiem, kad šo te nodokli var nemaksāt. Tad tas, ko es vēlos uzsvērt attiecībā uz dabas resursu nodokļu maksātājiem, tad šeit svarīgs ir tas princips, kad maksā tas, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā vai nu realizē videi kaitīgas preces vai arī izmanto savā saimnieciskajā darbībā vidē kaitīgas preces. Tad, principā, arī kā vakar līdzīgi seminārā tika uzdots jautājums par to, ja es iegādājos baterijas, spuldzes vai akumulators, tad man ir jāmaksā šis te dabas resursu nodoklis. Tad šeit ir svarīgi apzināties, ja jūs esat tā persona, kur pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē, vai savā saimnieciskajā darbībā sāk izmantot vidēji kaitīgas preces, tad jums ir jāmaksā šis te nodoklis. Ja jūs, piemēram, šīs te vidēji kaitīgās preces, kas var būt akumulatori, baterijas vai smēreļas, jūs iegādājaties no šeit Latvijā, no Latvijas uzņēmuma, tad principā tā kā viņš ir pirmais tas, kurš realizē, tad viņam ir šis te pienākums samaksāt šo te nodokli par šīm te vidēji kaitīgām precēm. Tātad, ja jūs pirmie realizējāt Latvijā vai uzsākat izmantot savā saimnieciskajā darbībā, tad jūs maksājat. Savukārt, ja jūs pērkat jau no kāda, kas Latvijā viņas šeit jau realizē, tad jums par to nav jādomā, jo šī te nodokļa nomaksas nasta jau guļās uz to uzņēmumu, kurš pirmais tā kā pārdod šīs vidēji kaitīgās preces Latvijas Republikas teritorijā. Tātad tālāk par dabas resursu nodoklu samaksu. Tad principā tiek izšķirti divi veidi, kā jūs varat izvēlēties maksāt par šo te nodokli. Tad tiek izdalīti iespēja samaksāt uzreiz šo te nodokli. Tāpat šo te nodokli jūs varat samaksāt vēlāk. Kā tad tas izpaužās dabā? Tad nodokli jūs varat maksāt uzreiz, kā jūs ievadat vidēji kaitīgas preces Latvijas Republikas teritorijā. Tad jums jau ir konkrēti preču iegādes pamatojuma dokumenti, uz kura pamata jūs veicat šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti, attiecīgi norādat vidēji kaitīgu preču veidu, svaru, cik jūs esat ievaduši un vienkārši par šo te vidēji kaitīgu preci šo nodokli samaksājat. Un attiecīgi tālāk jau kas notiek ar šo te preci, jums par to vairs nav jādomā. Jūs esat vienreiz šo te nodokli samaksājuši un viss. Taču tas nepatīkamākais moments šajā te principā ir tas, ka jums ir jāsamaksā šis te nodoklis pirms jūs jau šo te preci esat realizējuši. Sanāk, ka jūs tā kā šo te nodokli maksājat avansā. Tādējādi likumdošana mums piedāvā otru variantu. Šo te nodokli mēs varam maksāt par iepriekšējā pārskatu periodā jau Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotajām vidēji kaitīgām precēm. Tas nozīmē, ka principā jūs varat maksāt tikai par tām, kuras jūs jau reāli šeit Latvijas Republikas teritorijā realizējat, vai esat izmantojuši savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Protams, otrais variants no uzņēmēja skatu punkta ir daudz labāks, jo jums konkrēti jau nodoklis ir jāmaksā par to, par ko jūs jau esat reāli pārdevuši vai arī izmantojuši savā saimnieciskajā darbībā. Tas nozīmē, ka šeit nestrādā tas princips, ka jums ir jāsamaksā avansā. Bet tīri no pieredzes var teikt, ka attiecībā uz vidēji kaitīgām precēm es arī patiesībā iesaku izmantot to otro variantu, jo tas ir tieši attiecībā uz vidēji kaitīgām precēm, tas noteikti ir daudz vienkāršāk nekā par iepakojumu, kuru uzskaitīt tieši pēc realizācijas ir daudz sarežģītāk. Savukārt tieši vidēji kaitīgas preces, es uzskatu, ir daudz ērtāk uzskaitīt izmantojot otro variantu. Tādējādi neko avansā nemaksāt, bet maksāt jau par konkrētām precēm, kuras jūs jau esat konkrēti realizējuši vai jau izmantojuši savā saimnieciskajā darbībā. Bet, protams, jūs izvēlaties, kuru variantu jums ir vienkāršāk uzskaitīt, un tad arī jūs šo te variantu izmantot savā dabas resursu nodokļu uzskaitē.
Ja notiek kaut kāda darījuma muitas noliktavā vai brīvajā zonā, protams, nodoklis ir jāmaksā tikai tad, kad par vidē kaitīgas preces jau tiek izlaistas brīvā apgrozījumā un tiek jau konkrēti realizēts Latvijas Republikas teritorijā. Savukārt, ja vairākas vidē kaitīgas preces tiek realizētas komplektā vienā iepakojumā, tad jums nodoklis ir jārēķina par visu komplektu kopējo svaru, izņemot šajā te komplektā pievienotajām un ievietotajām baterijām un akumulatoriem. Tātad tas nozīmē, ka jums atsevišķi tātad ir jāmaksā šis nodoklis par baterijām un akumulatoriem, jo tās ir atsevišķas vidē kaitīgas preces. Šeit kā piemēru varu minēt, piemēram, tās pašas elektroniskās iekārtas, piemēram, ja ir kāda rotaļlieta, kura darbojās uz šo te, piemēram, akumulātoru, tas nozīmē, ka par šo te rotaļlietu jums ir jāmaksā atsevišķi nodoklis, un par šo te akumulātoru jums ir jāmaksā atsevišķi, jo šīs te divas lietas tiek savāktas un pārstrādātas atsevišķi, tie ir divi dažādi vidē kaitīgi preču veidi. Tiesa šeit ir, šajā te principā bieži vien ir ļoti daudz problēmu, jo nevienmēr mēs iespējams zinām, kāds akumulators vai kāda baterija ir ievietota kaut kādā konkrētā šajā te vidē kaitīgā precē. Nereti ir tāda situācija tieši attiecībā uz datortehniku, kad uzņēmums, kas tieši nodarbojās ar uzņēmumu apkalpošanu datortehnikas jomā, saņem preces, kas ir, piemēram, elektrotehnikas, piemēram, dators, kas ir iepakoti, piemēram, jau kastēs, un viņas vienkārši nedrīkst atvērt. Pretējā gadījumā klients vienkārši vairs šo te preci nepirks. Tas nozīmē, ka jums ir pašiem jāmeklē šī informācija. Ir tur iekšā šīs te baterijas vai nav. Un attiecīgi tad arī atskaitēs jums ir jāuzrāda atsevišķi šīs te baterijas un akumulātori. Jā, tā mēs esam arī saņēmuši jautājumu uzreiz no mājas. Tad to visu taču rēķina uz svaru, kā tad, lai nosaka atsevišķu svaru elektroprecei un baterijai. Nu jā, tieši tā jums ir tad jāmeklē šis te svars, kā noteikt. Nu, šeit ir tas, jā, par ko jau es runāju, ka bieži vien tas ir ļoti grūti. Nereti jums ir jāmeklē informācija, kāda veida akumulators vai baterija ir iekšā, tādējādi jūs manuprāt, ļoti ērti pēc analogiem varat noskaidrot, cik tad sver konkrētā baterija vai konkrētais akumulators, bet principā jums ir jārāda šīs lietas atsevišķi, jo akumulators, kā jau es sākotnēji teicu, viņš ir atsevišķi vidē kaitīgā prece, akumulatoram ir pilnīgi citas prasības, kā viņi ir jāvāc un kā viņi ir jāpārstrādā. Savukārt, piemēram, elektroprecēm ir pilnīgi cits princips, kā viņas ir jāsavāc un kā viņas ir jāpārstrādā. Tās ir divas dažādas lietas, tieši tāpēc ļoti svarīgi arī ir rādīt. Kā noteikt šo te svaru, es tālāk arī stāstīšu. Es domāju, ka es varbūt tad neskriešu tad laikam pa priekšu, kā jūs varētu noteikt šo te svaru, un par šīm te svaru noteikšanas metodēm es arī stāstīšu reāli par piemēriem. Ja vidē kaitīgas preces tiek izvestas vai tās tiek realizētas citai personai, kuras šīs te vidē kaitīgas preces izved no Latvijas Republikas teritorijas, un to jāvar dokumentāri pamatot, protams, nodoklis nav jāmaksā. Nodokli mēs maksājam tikai par tām vidē kaitīgām precēm, kuras reāli paliek šeit Latvijas Republikas teritorijā. Par to, ko mēs izvedam, par to jau domā tas uzņēmējs, kurā valstī viņas tiek aizvestas. Tātad, bet šeit ir mazliet arī neliela nianse attiecībā uz šo te brīdi, kad šo te nodokli nav jāmaksā. Tātad nodokli mēs nemaksājam, ja vidē kaitīga preču realizācija un izvešana notiek vienā nodokļu maksāšanas periodā. Savukārt samaksātais nodokļa apjoms ir jāizskaita kā nodokļa avans, ja vidē kaitīga preču realizācija un izvešana notiek divos dažādos nodokļu maksāšanas periodos, un nodokļu maksātājiem ir jāvar dokumentāri pamatot, ka viņš šo te nodokli jau ir maksājis. Un principā kā tas dzīvē tad izpaužās. Tātad šis attiecās uz to principu, ja jūs izvēlaties nodokli maksāt tūlīt pēc vidē kaitīgu preču ieviešanas Latvijas Republikas teritorijā, tad, ja jūs šo nodokli maksājat pēc realizācijas, tad, principā, protams, jūs jau samaksājat tikai par to, kas jau ir realizēts Latvijā. Tas nozīmē par to, kas tiek realizēts uz citām valstīm, jūs par to jau nemaksājat. Un tas nozīmē, ka jums, principā, šie ieslaidi uz jums neatiecās.
Šis attiecās uz uzņēmumiem, kas maksā pilnīgi par visām vidēji kaitīgām precēm, kuras viņš ieved. Tātad, ja vidēji kaitīgas preces tiek ievestas, piemēram, janvārī, un arī viņas tiek janvārī izvestas, tad mums šis te nodoklis nav jāmaksā, jo šī te ieviešana un izvešana notiek vienā nodokļu maksāšanas periodā. Savukārt, ja jūs vidēji kaitīgas preces ievedat janvārī un izvedat, piemēram, maijā, tad jums šis nodoklis šajā te janvārī ir jāsamaksā. Savukārt maijā, konkrēti, kad jūs jau šīs te vidēji kaitīgas preces izvedat, un jums ir dokumentārs pamatojums par šo te izvešanu, jūs šo te nodokli varat tā kā atmīnusot. Tas nozīmē, ka no tiem apjomiem, kas jums ir maijā, jūs mīnusojat nost to, ko esat izveduši. Tāpat ļoti bieži tiek uzdots jautājums, ko man darīt, ja man tajā mēnesī, kad man ir šis te eksports, es izvedu šīs te vidēji kaitīgas preces, ja man nav no kā nomīnusot. Tā ir ļoti bieži sastopama situācija, jo ir ļoti daudz uzņēmumu, kas iespējams šīs te preces ved reizi gadā, 2 reizes gadā, un katrā periodā, protams, viņam nav par ko atskaitīties. Tas, ko es iesaku noteikti, ir zvanīt savam apsaimniekotājam, jautāt, ko man darīt ar šiem te apjomiem. Noteikti, kad, es domāju, apsaimniekotājs jums tad piedāvās šo te iespēju samazināt šos te apjomus periodā, kad jums būs no kā samazināt, bet principā tāds jēdziens kā naudas atgriešana par to, ko jūs kaut kad esat samaksājis, apsaimniekotājs jums nepiedāvās. Kādēļ? Tādēļ, kad tātad, piemēram, šajā te janvārī, kad jūs esat ieveduši šajā te Latvijā šīs te vidēji kaitīgas preces, un jūs esat iesnieguši tātad šos te apjomus jau apsaimniekotājiem, apsaimniekotājs jau sazinās ar operatoru, kurš nodrošina šo te vidēji kaitīgu preču savākšanu un pārstrādi, un tātad viņš jau ir pasūtījis, lai viņam nodrošina konkrēto apjomu šīm te vidēji kaitīgām precēm, un šis te operators jau ir veicis šo te savākšanu un pārstrādi. Tas nozīmē, ka principā apsaimniekotājs jau ir veicis samaksu par jūsu šo te vidēji kaitīgu preču apjomu, savākšanu un pārstrādi. Līdz ar to tas, ko viņš jums noteikti var piedāvāt, ir vienkārši atņemt šos te apjomus tajā periodā, kad jums būs no kā atņemt. Tas, ko es vēlos uzsvērt, nestrādā šis te princips, ja, piemēram, jūs zinat, ka jūs kaut kad izvedīsiet, jūs vienkārši par to nemaksājat. Bieži vien audita laikā arī ir atklātas šādas te neatbilstības. Principā likumdošana neļauj tādu iespēju, kā iespējams, kad jūs kaut kad izvedīsiet, tad tāpēc jūs arī nemaksājat. Ja jums ir dokumentārs pamatojums par izvešanu, tad jūs viņu drīkstat mīnusot konkrētajā periodā. Ja jums šāds dokumentārs pamatojums nav, tad pie ieviešanas jums šis te nodoklis ir jāmaksā. Lai izvairītos no šādas te nepatīkamas situācijas, protams, tas, ko es iesaku, ir izvēlēties maksāt šo te nodokli pēc realizācijas, tad konkrēti, kad jūs realizējat šīs te vidēji kaitīgas preces, vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantojot šīs te preces, tad jūs arī konkrēti šo te nodokli maksājat. Ja jūs viņus neesat realizējuši, neesat izmantojuši savā saimnieciskā darbībā, tad jūs viņus vienkārši nemaksājat. Tas ir tas princips, ko piedāvāju es, un nereti, lai arī liekas, ka varbūt tas ir sarežģīti tīri no uzskaitas viedokļa, manuprāt, tas ir tieši vidēji kaitīgām precēm daudz vienkāršāk, jo vidēji kaitīga prece konkrēti par sevi ir viena konkrēta lieta, ar konkrētu svaru, un šo uzskaitu ir nodrošināt daudz vienkāršāk, piemēram, nekā iepakojumam, kur vienai precē ir pievienoti vairāk iepakojuma materiāla veidi, kurus uzskaitīt ir daudz sarežģītāk. Tātad, ja jums ir reta šī te ieviešana, un jums ir šis te eksports, šī te izvešana ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tad es iesaku izmantot šo te iespēju maksāt vienkārši šo te nodokli pēc jau konkrētas realizācijas vai izmantošanas saimnieciskajā darbībā. Vēl ir arī tāda iespēja, ka jūs šīs te vidēji kaitīgas preces ievedat Latvijas Republikas teritorijā jaunu preču ražošanai, un arī šīs te preces tiek izvestas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, un to ir jāvar arī dokumentāri pamatot, tad, protams, arī par šīm te precēm jūs nodokli nemaksājat. Attiecīgi nodokli nemaksājat, ja vidēji kaitīga preču ieviešana, izmantošana, jaunu preču ražošanai un izvešana notiek vienā nodokļu maksāšanas periodā, un
šeit ir arī tas pats princips, ja šī te ieviešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un izvešana jau notiek dažādos nodokļu maksāšanas periodos, tad jūs šo te samaksāto nodokļu summu ieskaitat kā nodokļu avansu maksājumu. Bet, principā, jūs nedrīkstat viņu nemaksāt, zinot, ka jūs kaut kad viņu izvedīsiet, jums viņu ir jāsamaksā, un tikai tad, kad jūs izvedat, jūs viņu varat atņemt un par to nemaksāt. Protams, par to, kas nepaliek Latvijas Republikas teritorijā, jums jāmaksā nav. Ir jāmaksā tikai par to, respektīvi par to piesārņojumu, par kuru jūs radat. To, ko jūs izvedat, jāmaksā nav. Šeit ir svarīgi vēlos uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi apsaimniekotājiem atskaitēs norādīt pareizo faktam atbilstošo videi kaitīgo preču veidu, jo, kā jau es minēju, katrs videi kaitīgu preču veids tiek savākts atsevišķi, jo katram ir jānodrošina savādāka pārstrāde. Tātad akumulators ir savādāka videi kaitīga prece, baterijas ir savādākas videi kaitīgas preces, elektrotehnika ir savādākas, līdz ar to viņi ir jāvāc atsevišķi un viņus arī ir jāpārstrādā atsevišķi. Tādējādi tik ļoti svarīgi ir apsaimniekotājiem, ka jūs iesniedzat savās atskaitēs pareizi šos te videi kaitīgus preču veidus. Un attiecīgi tas, ko es vēlos pieminēt par šīm te savākšanas un pārstrādes normām, kuras ir noteikusi vides ministrija, tad katram šīm te videi kaitīgu preču veidam ir citas savākšanas un pārstrādes un reģenerācijas normas. Tādējādi arī tas ir tik ļoti svarīgi, lai jūs norādat pareizi šos te videi kaitīgu preču veidus savās atskaitēs. Tātad pāriesim pie dabas resursu nodokļu uzskaites jau konkrētiem pamatprincipiem. Tātad līdzīgi kā par iepakojumu un par elektriskām un elektroniskajām iekārtām, tātad videi kaitīgu preču svars un skaits ir jāpamato ar uzskaites dokumentiem. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā grāmatvedībā, katram darījumam, katram skaitlim ir jābūt pamatotam ar dokumentāru apliecinājumu. Tāpat, protams, ir arī videi kaitīgām precēm. Tātad, ja jums ir atskaitēs norādīts svars, tas nozīmē, ka ir jābūt dokumentam, kur var šo te svaru atrast un pārliecināties par to, ka informācija, kur jūs uzrādat savās atskaitēs, ir patiesa un atbilstoša pamatojuma dokumentam. Tātad veicot šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti, ir jāņem vērā visas likumdošanas prasības attiecībā uz svara noteikšanas metodēm un pamatojuma dokumentiem, kur ir noteikti jau manas pieminētajos ministra kabineta noteikumos numur 404. Visas lietas, kuras mēs tālāk skatīsimies, tātad ir ņemts pamatā no šiem te ministra kabineta noteikumiem. Visiem, kuri tātad veic šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti, es iesaku noteikti iepazīties ar šiem te noteikumiem, jo tās svarīgās lietas, par kurām es arī turpmāk stāstīšu, viņas visas ir šajos te ministra kabineta noteikumos atrodamas. Kā jūs iespējams paminējāt lietas, kuras es esmu ņēmusi no likumdošanas un normatīvo aktu dokumentiem, es arī norādu zem šīs te informācijas šo te normatīvo akta nosaukumu un šo te pāntu vai punktu, kur šī te informācija ir atrodama. Tātad stāstīšu par svaru noteikšanas metodēm, tātad kā mums atrast informāciju un kā mums noteikt svaru. Tātad, principā, pamatoties uz videi kaitīgu preču svaru noteikšanas metodēm, tiek izdalītas 3 metodes, un jums ir jāizvēlās, kuru no šīm metodēm jūs varat izmantot, lai noteiktu videi kaitīgu preču svaru. Un šī pirmā metode, kuru mums piedāvā likumdošana, kuras ir uzskaitīts ministra kabineta noteikumos numur 404, tad ir izmantot preču piegādātājs sniegtu videi kaitīgu preču tehnisko aprakstu jeb specifikāciju. Tad, principā, šis ir konkrēts dokuments, konkrēta informācija, kuru jums sniedz preču piegādātājs, kurā viņš norāda jau konkrēti šīs te videi kaitīgo preču svaru. Tas nozīmē, ka jums par to vairs nav jādomā, šo informāciju jums sniedz piegādātājs. Protams, šī ir visvienkāršākā, visērtākā un visātrākā metode, kuru es vienmēr arī iesaku izmantot, kā jau es tālāk stāstīšu. Ja arī, piemēram, jums dokumentos iegādātos šīs te videi kaitīgas preces netiek norādīts, šis te videi kaitīga preču svars, es vienmēr iesaku vēlreiz pārjautāt šo te informāciju šim te preču piegādātājam, jo iespējams, ka viņš vienkārši nezina, ka jums šāda informācija vajag. Šis ir visvienkāršākais un visātrākais veids, kā šo te informāciju saņemt.
Otrs iespēja, kā noteikt šīs te vidē kaitīgu preču svaru, ir izmantot datus par analogu, identisku preču svaru. Šis ir ļoti reti patiesībā izmantota metode, lai gan es uzskatu, ka mūsdienu laikmetā, kad ir tik ļoti daudz pieejama resursu internetā, var atrast šo te informāciju. Un es uzskatu, ka nereti veltī šī te metodei nepievērš lielu uzmanību. Tā iespējams ir ļoti ātri un ļoti ērti atrodama informācija. Par dokumentiem, kādi jānoformē, ja jūs izmantojat šos te datus par analogiem, preču svariem, es jums stāstīšu tālāk. Un, protams, trešā metode tā ir preču svēršana, un attiecīgi jūs izmantojat svarus. Protams, svariem ir jāatbilst metroloģijas prasībām. Tas nozīmē, ka svariem jābūt verificētiem. Līdzīgi kā vakar stāstīju seminārā par iepakojumu, nereti izmantojot šos te svarus, tiek aizmirsts par šo te svaru verifikāciju. Tādējādi cilvēks, šī trešā persona, kas nāk pie jums auditā, viņš vienkārši nevar pārliecināties par to, ka tiešām jums tie svari rāda pareizi. Ja jums jau nav nodrošināta šī svaru verifikācija, tad, ja jūs veicat šo svēršanu, ir jāsako līdz šai svaru verifikācijai. Tātad, kā arī es, kā jau iepriekš minēju, tad es iesaku izmantot šī te vidē kaitīgu preču veidu un svaru pamatošanai kā kontrollapu Ministra kabineta noteikumu numuru 478 punktu, kur ir uzskaitīti visi dabas resursu nodokļu uzskaites pamatojuma dokumenti. Tātad tie ir tie dokumenti, ar kuriem jūs varat pamatot šo te vidē kaitīgu preču svaru. Tas nozīmē, ja jums šajā te uzskaitē ir norādīts konkrēta vidē kaitīga prece un norādīts jau šis te svars. Tas nozīmē, ka šim te svaram ir jābūt pamatotam ar vienu no šiem te pamatojuma dokumentiem, kuri ir uzskaitīti šajos te 78. šajos te Ministra kabineta noteikumos 78. punktā. Tālāk es arī stāstīšu par katru no šiem te pamatojuma dokumenta veidiem un par tām svarīgākajām lietām, kurām ir jābūt ievērotām, ja jūs izmantojat šo te pamatojuma dokumentu. Un tātad, kā pirmo pamatojumu dokumentu, jūs varat izmantot grāmatvedības uzskaites dokumentu, vai faktiski realizēt vai izmantoto vidē kaitīgu preču svaru apliecinošo dokumentu. Principā šeit ir domāts dokuments, kuru jūs varbūt iespējams paši radat savā saimnieciskajā darbībā, sagatavot šādu te dokumentu, cik tad konkrēti katrai vidē kaitīga precei ir šis te svars. Piemēram, ja jūs vienreiz šīs te vidē kaitīgas preces esat nosvēruši, jūs sagatavojat šādu te dokumentu, norādiet tātad šo te svēršanas faktu. Tālāk es arī stāstīšu par dokumentu, ja notiek šī svēršana, kāds dokuments jums ir jāizpilda. Bet tad šis ir dokuments, kuru jūs tad sagatavojat, vienreiz nosverat. Protams, ka jums visu laiku vienas un tās pašas preces, ja viņas jums atkārtojas pārsvert nevajag, jūs tad šo te informāciju varat izmantot arī turpmāk. Tātad šeit ir arī tas, ko jau es minēju, kad visvienkāršāk, protams, ir pieprasīt šo te informāciju no piegādātāja, un tādējādi piegādātājs jums ir noformējis un parakstījis dokumentu, kas apliecina jau konkrētu vidē kaitīgu preču svaru. Likumdošana tātad paredz, ka šādam dokumentam ir jābūt oriģinālam. Es tieši kā auditori varu teikt, ka es tieši varbūt uz šo te vārdu oriģināls nepievēršu tik lielu vērību, ņemot vērā to, ka ļoti daudz uzņēmumu vispār pamatā strādā tīri uz elektroniskiem dokumentiem, un viņiem vienkārši vairs oriģinālā veidā pat tie dokumenti nenāk. Tādējādi es noteikti pieņemu to, ka šis te dokuments jums ir elektronisks, sagatavots, iespējams viņam nav šie te parakstī oriģinālie virsū, un iespējams viņš jums ir atsūtīts pa faksu. Taču, principā ir jāatcerās tas, ja likumdošanā ir ielikti iekšā šī informācija par to, ka tam ir jābūt tam oriģinālam, tad noteikti, ja nāks uz pārbaudu valsts ieņēmuma dienests, domāju, ka viņš acis uz šo te vārdu nepievērs un noteikti iespējams prasīs, lai jums būtu šis te dokuments oriģināls. Bet, tas, ko es varu uzsvērt, tātad, principā, ja jums ir līgums ar apsaimniekotāju, tad, principā, kā valsts ieņēmuma dienestam nav pamata tā kā pārbaudīt šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti, bet viņiem tādas tiesības ir, un viņi to var darīt, ja viņi vēlas
no jums šādu informāciju pieprasīt. Kā pamatojumu dokumentu jūs, protams, varat arī izmantot līgumu ar preču iegādi. Protams, šajā te līgumā, kas ir savstarpēji rakstiski noslēgts starp tātad preču piegādātāju un preču pircēju, tad šajā te līgumā ir jābūt ietvertai visai nodokļu aprēķināšanas nepieciešamai informācijai par preču, vidē kaitīgu preču svaru. Tas nozīmē, ja, piemēram, jums ir preču piegādātājs un jums no šī piegādātāja visu laiku nāk vienas un tās pašas preces, un jūs vienreiz šajā te līgumā jau esat atrunājuši šo te vidē kaitīgu preču svaru, tad, protams, šis te līgums jums kalpo kā pamatojuma dokuments, jums atsevišķi vairs nekādus dokumentus nevajag. Un kā jau es uzsvēru, jā, tad, protams, šādu līgumu var izmantot tajos gadījumos, ja katrā preču piegādē tiek lietots vienas un tās pašas vidē kaitīgas preces. Tāpat par pamatojumu dokumentu var izmantot tātad preču piegādātājs sniegtu vidē kaitīgo preču tehnisko aprakstu, jeb specifikāciju. Principā specifikācija var būt publicēta elektroniskajā katalogā, internetā vai citā elektroniskajā datu nesējā, bet tas, kas ir svarīgi, tātad elektroniskā informācija ir jāglabā 3 gadus papīra izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā. Šeit būtiski tā lieta ir tā, ka tas pats valsts ieņēmuma dienas, tātad šīs te pārbaudas var veikt 3 gadus atpakaļ. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja šī te pārbauda jums par dabas resursu nodokļu uzskaiti tiek veikti, piemēram, 2 gadus atpakaļ, un, protams, šie te dati jau ir mainījušies, tad jums ir jāvar uzrādīt šo te pamatojumu dokumentu, no kurienes jūs esat ņēmuši šīs te vidē kaitīgas preču svaru informāciju. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt pieejamam šim te katalogam, vai nu viņš jums ir izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā, tas nav būtiski, bet tātad jums ir jābūt šai te informācijai jāspēj uzrādīt, jo iespējams, ka jau pēc 3 gadiem šī informācija mainās un viņa ir savādāk. Tieši tādēļ jums ir jāspēj viņu uzrādīt, tādējādi jums viņa ir jāsaglabā. Protams, jūs varat arī izmantot informāciju, kas ir, piemēram, piegādātāja interneta mājaslapā, taču, protams, ir jāsaprot to, ka piegādātājiem šī informācija, protams, arī tiek atjaunota, un tas nozīmē, ka iespējams pēc 2 gadiem šī informācija, kur jūs būsiet izmantojuši tajā brīdī, viņa vairs nebūs aktuāla. Tieši tādējādi jums arī ir jāpajautā no šī piegādātāja tomēr šis katalogs vai kaut kāda specifikācija elektroniskā veidā, un jums viņai ir jābūt pieejamai. Jo bieži vien jāsaka, ka šis ir diezgan liels tāds klupšanas akmens, jo nereti ir tā, ka audits, piemēram, notiek par pagājušo gadu, un šī informācija ir izmainījusies, un uzņēmuma pārstāvs vienkārši nevar uzrādīt vairs to aktuālu informāciju, šo te katalogu, no kurienes viņš ir man ņēmis šos te datus šajai te uzskaitei. Tādējādi auditoram rodas aizdomas, vai vispār šim te datiem ir šī te pamatojuma informācija, šī te pamatojuma dokumenti. Tādējādi, protams, vēl papīra veidā nav jāglabā, bet elektroniski šai informācija ir jābūt pieejamai, un viņi ir jāspēj uzrādīt. Un, protams, informācija ir jāatjauno. Tā mums bija arī saņemts jautājums, bet es skatos, ka Mārtiņš ļoti aktīvi jau ir atbildējis. Ja? Jā, es jau paspēju. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi, jūs droši rakstiet. Ja neatbildēs Mārtiņš, tad es arī atbildēšu. Tad, kā pamatojuma dokumentu, jūs varat izmantot arī Latvijas iepakojuma certifikācijas centra atzinumu. Protams, jāmin, ka šis ir ārpakalpojums, tas ir, protams, maksas pakalpojums, jo šādu te atzinumu jums izveido neatkarīgs eksperts. Tad šajā atzinumā ir iekļauta visa informācija par vidē kaitīgu preču svaru, un šis te dokuments ir klasificēts kā stingrās uzskaitas dokuments. Tas, ko es gribu uzsvērt, kad atzinums ir jāizpild un jāparaksta no nodokļu maksātāja neatkarīgam Latvijas iepakojuma certifikācijas centra ekspertam. Tāda prasība ir likumdošanā, lai gan es tieši dzīvē aizvien vairāk novēroju, kad uzņēmuma pārstāvji tad saņem šo certifikāciju un paši raksta šos te atzinumus. Bet principā likumdošana nosaka to, ka šos te atzinums ir jābūt, šo atzinumu ir jāparaksta neatkarīgam ekspertam no nodokļu maksātāja. Un, protams, šo atzinumu sagatavo 2 eksemplāros. Šo te 1 eksemplāru saņemat jūs, otrs glabājās šajā Latvijas iepakojuma certifikācijas centrā arhīvā.
Tad kā pamatojuma dokumentu var izmantot arī muitas iestādes apstiprinātu starptautisko kravas pārvadājumu pavadzības kopiju. Šo te pamatojuma dokumentu jūs varat izmantot tikai tajos gadījumos, ja uz kopijas ir norādīts muitas deklarācijas numurs un datums. Un, protams, šīs te dokuments satur visu informāciju par vidē kaitīgu preču svaru. Tādējādi bez problēmām arī jūs šo te dokumentu varat izmantot kā pamatojuma dokumentu un attiecīgi šos te datus ņemt savai dabas resursu nodokļu uzskaitei. Kā pamatojuma dokumentu, protams, var izmantot arī pievienotās vērtības nodokļa rēķini, kas nereti ir populārākais no pamatojuma dokumenta veidiem. Protams, šajā rēķinā ir jāietver visa nodokļu aprēķināšanai nepieciešamā informācija par vidē kaitīgu preču svaru, un likumdošana paredz, ka šāds dokuments nodokļu aprēķina pamatošanai ir derīgs bez paraksta. Tādējādi jūs noteikti to varat izmantot, ja šajā rēķinā jums piegādātājs ir norādījis šo te vidē kaitīgu preču svaru. Bet tīri no prakses varu teikt, ka pa lielam arī šis te pievienotās vērtības nodokļa rēķins attiecībā uz vidē kaitīgām precēm arī ir vispopulārākais pamatojuma dokuments. Tad, kā dabas resursu nodokļu uzskaita pamatoja šo dokumentu, var izmantot arī nodokļu maksāt apstiprinātu aktu. Šī te akta forma un šīs te akta prasības un šīs te akta paraugs ir norādīts Ministru kabineta noteikumos numur 449. pielikumā. Tātad šajā te aktā ir jāiekļauj visa informācija par faktiski realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantot uzsākto vidē kaitīgo preču svaru. Principā, kā jau es minēju, tad šīs te akta paraugs ir dots, pa lielam tur nekas nav no galvas jāizdomā. Tur vienkārši ir jāizpilda tās prasības, kuras ir noteiktas šajā te akta paraugā. Tātad akts ir jāizmanto gadījumos, ja jūs veicat vidē kaitīgu preču svēršanu, tad nosakat svaru veicot šo svēršanu, un šis akts arī ir jāizpilda gadījumā, ja jūs izmantojat datus par analogu vidē kaitīgu preču svaru. Tad gadījumā, ja jūs izmantojat šo svēršanu, tad tie, kas šo aktu jau ir redzējuši, vai tie, kas šo aktu apskatīs, jau zina, ka šajā aktā noteikti ir jānorāda svaru informācija, tātad informācija par svariem, uz kuriem jūs šo svēršanu veicat. Noteikti ir jānorāda arī pēdējais svaru verifikācijas datums, kad jūs esat veikuši šo verifikāciju. Noteikti, ja jums arī ir šī vidē kaitīga preču svēršana, noteikti auditors jums jautās arī uzrādīt šo apliecinājumu par šo verifikāciju. Tad vai tas ir certifikāts vai kaut kāda cita veida apliecinājums par to, ka jums ir nodrošināta šī verifikācija. Bet tātad jums ir svarīgi šajā aktā norādīt šo informāciju. Tāpat, ja jūs izmantojat datus par analogu preču, identisku analogu vidē kaitīgu preču svaru, jums arī šajā aktā noteikti ir jānorāda šis informācijas avots, kur jūs esat šo informāciju atraduši. Tas, ko es iesaku arī, ja jūs, piemēram, meklējat šo analogu informāciju internetā, tas, ko es iesaku arī pie šī akta, tad izprintēt šo informāciju par šo informāciju, kur jūs esat atraduši tieši šos datus par šo analogu preču svaru, tad kur jūs varat arī pievienot klāt šim aktam. Tādējādi vispār nebūs nekāda lieka jautājuma par to, kad jūs tiešām šo informāciju esat atraduši, piemēram, internetā. Vēl ir konkrētas prasības tieši šī akta aizpildīšanai. Tātad, ja jūs noformējat šādu veidu aktu, kuru paraugs tātad uzsvaru ir dots Ministru kabineta noteikumu numuru 449. pielikumā, tad šī akta sagatavošanai ir jānosaka komisija 3 darbinieku sastāvā, kurā iekļauj arī materiāli atbildīgo personu. Tad šajā akta formā arī visa šī komisija ir jānorāda. Attiecīgi komisija arī akta beigās ir jāparakstās par to, ka viņi ir piedalījušies šajā vidē kaitīgu preču svaru noteikšanā. Noteikti komisija ir jāapstiprina ar vadītāju rakstisku rīkojumu. Tātad, ja tiek aizpildīts šāds akts un ir noteikti šī komisija, noteikti auditors jums arī jautās uzrādīt šo rīkojumu. Tātad nereti ir tāds jautājums, cik tad rīkojumam ir jābūt
vai viņš ir jāizpilda katru reizi, vai viņš ir jānoformē reizi gadā. Tātad, principā, ja jums darbinieki nemainās, un šajā te komisijā piedalās vieni tie paši darbinieki, tad, protams, jūs to rīkojumu varat noformēt reizi gadā, kaut vai reizi 3 gados, ja darbinieki jums nemainās. Protams, ja darbinieki mainās, tad, protams, šis rīkojums ir jāaktualizē. Tad rīkojumā ir jābūt iekļautēm tai komisijai, kura ir aktuāla šajā te aktā. Bet rīkojumam ir jābūt. Ja, protams, šādu te aktu aizpilda individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, viņš šo aktu aizpilda, protams, viens pats, viņam nav jāmeklē kaimiņi, kuri vēl parakstīs uz šī te akta, lai nodrošinātu šo te komisiju 3 darbinieku sastāvā, tad viņš aizpilda šo aktu pats. Protams, vēl ir tādas situācijas, kad, piemēram, jums nav pašiem, piemēram, svari, bet svari ir kaimiņu uzņēmumam, citam komersantam. Tas nozīmē, ka jūs, protams, varat šo svēršanu veikt pie viņiem, bet tādā gadījumā, ja šī vidēji kaitīga preču svaru noteikšana notiek pie cita komersanta, tad akts ir jāparaksta arī tā komersanta pārstāvim, pie kura notiek šī te svēršana. Tas nozīmē, ka jums arī jāmin šajā te aktā zem komisijas pārstāvjiem, jums arī jāpieraksta šis te komersanta pārstāvs, vārds, uzvārds un kādu uzņēmumu viņš pārstāv. Un attiecīgi viņš arī jums pārakstīs šo te aktu. Tad vēl likumdošanā ir tāda prasība, ja vidēji kaitīga preču svars tiek noteikts pie cita komersanta, tad nepieciešams ir noslēgt rakstisku vienošanos, un komisija ir jāpiedalās arī tā komersanta pārstāvim, pie kura notiek svaru noteikšana. Tātad ir jābūt kaut kādam rakstiskam apliecinājumam par to, ka šī svēršana notiek. Nereti es arī pieņemu to, ja tiek uzrādīts rēķins, piemēram, par šo te svēršanas faktu, ka tā arī ir sava veida rakstiska vienošanās par to, ka šī te svēršana ir notikusi. Taču nevajag aizmirst to, tātad, ja notiek svēršana pie cita komersanta, tad arī šim te komersanta pārstāvim ir jāparakstās un jāapliecina šis te fakts, ka svēršana ir notikusi. Ja nav pieejama nekāda dokumenta, kuri satur nodokļu aprēķināšanai nepieciešamo informāciju, un arī iespējams nav to noteikti, tad, kā jau es iepriekš minēju, tad ir iespēja izmantot datus par analogām precēm, kuru ļoti reti izmanto šo te iespēju, taču tīri, kā jau es minēju, uz vidēji kaitīgām precēm es uzskatu, šis ir ļoti labs variants, kā atrast šo te informāciju, izmantojot, piemēram, internet resursus. Tātad, ja jūs izmantojat šādus datus par analogām precēm, tad šajā gadījumā jūs aizpildat aktu, šo te pašu manis minēto ministru kabineta noteikumu 449. pielikumu, kurš tātad ir jāapstiprina nodokļu maksātāja izveidotāja komisijai, un noteikti šajā aktā ir jānorāda avots, no kura ir iegūta informācija par izmantoto analogu un tā izcelsmi. Tad, piemēram, ja jūs izmantojat šādus datus par analogiem, tas nenozīmē, ka jums ir jāmeklē tikai informācija, piemēram, tā pašā internetā. Iespējams, ka jums tādas pašas preces, piemēram, piegādā cits piegādātājs. Tas nozīmē, ka jūs varat arī šo te informāciju ņemt no šī cita piegādātāja piegādes dokumentiem, ja viņš jums tur norāda šo te vidēji kaitīgu preču svaru. Un tātad, ja jums abi šie te piegādātāji piegādā vienas un tās pašas vidēji kaitīgas preces. Nozīmē, ka principā jebkura informācija, kur jūs varat atrast šo te vidēji kaitīgu preču svaru, jūs varat izmantot kā analogu un attiecīgi noformēt šo te aktu un norādīt jau konkrētu avotu. Piemēram, tas var būt tāda un tāda piegādātāja rēķins no tāda un tāda datuma. Un to ir viegli atrast un viegli pārbaudīt. Tātad, kā jau es minēju, pamatojuma dokumentus nosaka likumdošana. Kādus pamatojuma dokumentus izvēlēties savā uzskaitē, to nosakat jūs paši. Tas nozīmē, ka jūs paši izvēlaties, kādus pamatojuma dokumentus jums ir pieejams vai kādus jums ir ērtāk sagatavot. Un, protams, uzskaitē jūs varat izvēlēties izmantot vairākus pamatojuma dokumentus veidus. Piemēram, ja jūs viens piegādātājs, piemēram, dod šo te invoisu, tad jūs šo te informāciju ņemat no šī te invoisa. Cits piegādātājs iespējams jums ir iedevis specifikāciju. Tādējādi jūs izmantojat šo te specifikāciju. Iespējams, cits piegādātājs jums nenorāda neko, un iespējams jums ir jāveic šī te vidēji kaitīga preču svēršana. Tādā gadījumā jūs noformējat šo te aktu,
9. pielikumu, un šis te akts jums kalpo kā pamatojuma dokuments. Tas nozīmē, ka, protams, jūs ņemat un izvēlaties pašu kādu pamatojuma dokumentu izmantot. Jā, jā. Tātad nodokļu maksātājiem ir jānodrošina iepakojumu un vienreiz lietojamo galda traukumu piedarumu un vidē kaitīgu preču uzskaite, lai pamatot nodokļu aprēķinus. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt šeit dabas resursu nodokļu uzskaitei. Nereti arī audita laikā ir tā, kad auditors atnāk tātad ar datiem, tātad ar jūsu iesniegtajiem datiem, un jūs, piemēram, nevarat man uzrādīt nekādu dabas resursu nodokļu uzskaiti. Šeit tad ir jautājums, kāda ir gluži tā dabas resursu nodokļu uzskaita, vai viņi ir vesta vispār. Tad, principā, jautājums par to, kādai tad ir jābūt šai te uzskaita, tad, principā, jums pašiem ir jāizdomā. Bet tas, kas ir svarīgi, tas, ka jums ir jāpamato šie te nodokļu aprēķini ar šiem te pamatojuma dokumentiem, un principā jums visai uzskaitai ir jābūt pamatotai. Katram skaitlim ir jābūt pamatotam ar šiem te pamatojuma dokumentiem, katra šī te metode, kuru jūs izmantojat, ir jābūt pamatotai, kā jūs esat atraduši šo te svaru un kā jūs viņu esat noteikuši. Tātad, kā jau es pieminēju, tātad likumdošanā nav konkrēti noteikts, kādai tad ir jābūt šeit dabas resursu nodokļu uzskaitei. Bieži vien arī tiek uzdots jautājums, kur tad ir uzrakstīts, kur tad ir noteikts, kā man šī te uzskaita ir jāveido. Šeit ir tas fakts, ka nav noteikti šīs te metodes, bet ir noteikts tātad šīs te likumdošanas prasības attiecībā uz šīm te svara noteikšanas metodēm un pamatojuma dokumentiem, kuri tā tad ir noteikti šajos te jau manis endās reizes pieminētajos ministra kabineta noteikumos numur 404. Tātad, līdz ar to, pieminot šo te faktu, kad nav konkrētas noteiktas šīs te dabas resursu nodokļu uzskaits, tad viņi, protams, arī nav nepareiza, jo principi, kādai tā ir jābūt, nav. Taču, protams, tas, ka tas ir svarīgi, tas ir jāievēro šīs te metodas un šie te pamatojuma dokumenti. Principā, ja jums ir ievērots šie te principi un jūs šo te vidē kaitīgu preču svaru nosakat izmantot kādu no šīm te svaru noteikšanas metodēm un visa šī informācija jums ir pamatota ar pamatojuma dokumentiem, tad principā var teikt, ka jums jau ir dabas resursu nodokļu uzskaite un jūs viņu nodrošināt, jo šī te informācija visa ir pamatota. Tāpat arī ir jāsaprot, ka komersanta vadītājs ir atbildīgs par šo te nodokļu aprēķinus pamatošiem attaisnojumu dokumentiem un šo te grāmatvedības reģistru uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajām prasībām. Tātad, protams, atbildība gulstās uz vadītāju, komersanta vadītāju pleciem. Tātad, ja viņam nav nodrošināta šī te uzskaita, tad, protams, par to arī noteikti attiecīgi no valsts ieņēmuma dienesta pienāks soda sankcijas, kas ir diezgan lielas un nav patīkams. Tālāk pāriešu jau vairāk uz šo te praktisko pusi. Uz šo te praktisko pusi jau stāstīšu vairāk par šo te uzskaiti, par to konkrētiem jau piemēriem. Mums tur bija arī saņemts jautājums, par ko arī Mārtiņš ļoti aktīvi raksta atbildi. Principā tā arī ir, kad tiek iegādāti modinātāji un rokas pulksteņi bez baterijām. Ir jāskatās, uz ko viņi strādā. Tieši tā jau jāskatās ir šis te arī pulkstenis var būt pievienots. Jā, tieši tas tā. Tas ir jāpēt precīzāk pats, bet skaidrs viens, ka vidē kaitīgā prece tā nav. Jā, noteikti, ka nē. Šeit ir tas princips, kad bieži vien ir jautājums par to, vai tā ir vidē kaitīga prece vai nav, vai tā ir elektriskā iekārta vai nav, kad arī nereti arī auditoram un tam pašam zaļās jostas pārstāvjiem uzdot šos te jautājumus. Bieži vien ir tā, ka neredzot pa lielam to lietu, mēs arī paši nemaz nevaram noteikt,
Jums pašiem ir jāskatās, vai tas attiecās uz šiem dabas resursu nodokļu apliekamiem objektiem vai nē. Un nereti arī, kad es kā auditors eju auditā, dokumentos es redzu kaut kādas lietas, kas iespējams ir šī elektroprece. Visideālākā variantā, kad mēs kopā tad ar šo uzņēmumu pārstāvu aizem un apskatāmies, un mēs saprotam, strādā šī prece uz elektrību vai nestrādā. Un, protams, jums pašiem ir vieglāk to noteikt. Bet šajā gadījumā, jā, ja viņi atnāk bez baterijām, tad, protams, viņš tajā brīdī noteikti nav šī elektroprece. Jāskatās, kā šī lieta strādā. Vidē kaitīgā prece, jā. Šeit bateriju nav, tad šīs baterijas noteikti nav. Ja jums tur būtu iekšā tā baterija, tad jums par to bateriju būtu noteikti jārēķina šis dabas resursu nodoklis. Respektīvi jāiekļauj viņa atskaitēs. Bet tā kā jūs zināt, ka tur iekšā baterija nav, tad jums par to vispār galvu nav jālauz, un tas uz jums pat neattiecās. Ja tur iekšā ir baterijas, tad tas jau ir mazliet sarežģītāk. Jā, tad jums ir jāmeklē šis veids, kā noteikt, cik tā baterija sver, vai kāda baterija jums tur iekšā ir. Tālāk tad par šo uzskaites piemēru. Principā tas, kas galvenais, jums ir jāsaprot, vai jums uzņēmumā ir ar dabas resursu nodokli apliekami objekti vai nav. Un tad jums ir jāmeklē jautājums uz to. Un ir jānosaka, vai preču iegādes dokumentos ir norādīta informācija par vidē kaitīgu preču svaru vai nav. Ja jūs atrodat šo informāciju, protams, tas ir vienkāršāk. Bet ja jūs šo informāciju nevarētu atrast, tad jums jau ir jāmeklē iespēja kādu metodi svaru noteikšanai izmantot, un ar kādu pamatojumu dokumentu veidu jūs šo vidē kaitīgu preču svaru pamatosiet. Vai tas būs rēķins, vai tas būs piegādātā apliecinājums, vai tā būs specifikācija, vai iespējams jums būs jāveic svēršana. Līdz ar to, ja būs svēršana, tad jums būs jau jānoformē šis akts, 9. pielikums. Ja nav norādīta nekāda informācija par vidē kaitīgu preču svaru, ir jāsaprot, tad kā to noteikt. Un arī attiecīgi, kāds jums būs šis pamatojuma dokuments. Bet jums ir jābūt gan pamatotāji šai svaru noteikšanas metodē, gan arī šim pamatojuma dokumentam. Bez pamatojuma dokumentam šie aprēķini nebūs korekti un nebūs pamatoti. Tad esmu iekļāvusi arī vienu reālu praktisku piemēriņu. Tad uzņēmums A 2015. gada 16. martā no Lietuvas ievada piemēram 100 tonnas riepas. Martā Latvijā pašā mēnesī viņš realizē 50 tonnas, savukārt uz Igauniju viņš aizveda atlikušās 50 tonnas. Jautājums, kā šajā piemērā, piemēram, veidot dabas resursu nodokļu uzskaiti. Tad, protams, pirmais, kas mums ir jādara, mums ir jāsaprot, ir mums ar dabas resursu nodokli apliekams objekts vai nav. Vispār attiecas uz mums šis nodoklis vai nē. Tad, protams, kā jau mēs varam secināt, apskatoties šo dabas resursu nodokļu ministra kabineta noteikumu 404.7. pielikumu, tad tur riepas ir minēts kā vidēji kaitīgas preces. Tas nozīmē, ka par riepām mums ir jāmaksā šis nodoklis un attiecīgi mums ir jāatskaitās attiecīgi vai nu valsts ieņēmuma dienestam par šo ievesto apjomu, vai nu arī savam apsaimniekotājiem. Tālāk mums ir jāsāk apskatīt šie iegādes dokumenti, vai mēs šajos dokumentos varam atrast kaut kur šo riepu svaru. Tas nozīmē, ka iespējams mums viņš ir norādīts pašā rēķinā, pašā invoisā. Iespējams, ka mums piegādātājs ir pievienojis kaut kādu packing listu vai iepakojuma lapu vai iedevis vēl kaut kādu citu dokumentāru apliecinājumu par to, cik tad šīs riepas sver. Protams, vienmēr pastāv iespējamība, ka tur nav norādīta nekāda informācija. Tīri uz riepām varu teikt, ka praksa rāda, ka tīri riepām vienmēr tiek norādīts svars. Vismaz es neesmu sastapusies savā praksē ar tādu lietu, kad nebūtu norādīts. Bet, protams, vienmēr ir iespēja, ka kādai konkrētai vidē kaitīgai precei nav norādīts šis vidē kaitīga preču svars. Tas nozīmē, ka jums ir jāmeklē iespējas un jāmeklē šīs informācija, kā jūs varētu šo informāciju iegūt. Principā, kā variants, protams, ko es jau vairāk kārt uzsveru, vienmēr ir paprasīt vēlreiz šo informāciju piegādātājiem. Jo iespējams, ka piegādātājs vienkārši nezina, ka jums ir nepieciešama šī vidē kaitīga preču svara informācija, jo iespējams viņa valstī vienkārši to neprasa, viņš tam nepievērš uzmanību.
Bet ļoti liela iespējamība, ka, ja jūs pajautāsiet šo informāciju, viņš jums viņu arī vienkārši atsūtīs. Un jūs bez problēmām uz šī dokumenta pamata varat veikt šo dabas resursu nodokļu uzskaitu un attiecīgi samaksāt šo nodokli. Variants, ja, piemēram, piegādātājs, protams, jums neko nesūta, tas nozīmē, ka jums pašiem ir jāmeklē iespēja, kādu metodi izmantot un kādu pamatojumu dokumentu pamatot šo dabas resursu nodokļu uzskaiti. Šeit ir kā variants, protams, izmantot šos analogus, kurus es jau minēju, noformējot šo aktu. Tāpat jūs varat veikt svēršanu, sverot šīs vidēji kaitīgas preces, arī noformējot šo vidēji kaitīgo preču dokumentu aktu. 9. pielikumu, kas pamatos šo svaru. Tāpat jūs varat, protams, arī izmantot ārpakalpojumu, ja jums ir lieki finanšu resursi. Šim dabas resursu nodokļu uzskaitai paredzēti, un jums vienkārši neatkarīgs eksperts sagatavo šos dokumentus un attiecīgi veic šo dabas resursu nodokļu uzskaiti. Un, protams, svarīgi tātad ir apzināties, kāds būs jums šis pamatojuma dokuments, kas jums kalpos kā pamatojuma dokuments šiem dabas resursu nodokļu aprēķiniem. Tātad tam ir jābūt vai nu rēķinam, vai nu piegādātāja apliecinājumam, vai nu šim aktam, vai nu varbūt līgumam, bet jums dokumentam ir jābūt, pamatojuma dokumentam ir jābūt. Ja šāds pamatojuma dokuments jums nav, tas nozīmē, ka jums pa lielam nav pamatota šī dabas resursu nodokļu uzskaita. Tad vēl šeit ir jautājums, par cik tonām riepu dabas resursu nodoklis būtu jāmaksā. Tad šeit tā kā ir viss šis notikums, darījums notiek vienā mēnesī, tātad martā ieved 100 tonnas, martā Latvijā realizē 50 tonnas un martā arī izved uz Igauniju 50 tonnas, tātad jums jāmaksā nodoklis tikai par 50 tonnām. Gadījumā, ja jūs izmantojat tātad šo metodi samaksāt šo nodokli uzreiz ievedot vidēji kaitīgas preces Latvijas Republikas teritorijā, un, piemēram, ja jūs tad ievedat martā un, piemēram, izvestu, decembrī, tas nozīmē, ka jums šajā martā būtu jāsamaksā par visām 100 tonnām, un tikai decembrī, kad jūs izvestu šīs 50 tonnas uz Igauniju, tad jūs viņas tikai decembrī varētu atminusot, jo tikai decembrī tad jums būs šis dokumentārais pamatojums par šo preču izvešanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Tā. Un tālāk nākošā slaidiņā es jau esmu ielikusi konkrētu dabas resursu nodokļu uzskaites piemēru. Šis ir parasts piemērs, ja, piemēram, jūs šo uzskaita veiktu Excelī, šajā Excel programmā. Tā ir vienkārši Excel tabula, tad konkrēti jūs norādat jau kaut kādas konkrētas lietas, piemēram, tas ir piegādātājs, konkrēts kaut kāds jau identifikācijas lietas, rēķina numurs, datums, un jūs konkrēti uzskaitat, cik tad katrā piegādē, ko jūs ievadat, konkrēti jums par konkrētu periodu, tātad ir šis kopsavilkums, kurš tad tālāk jau aiziet uz šo atskaitu, kur jūs iesniedzat vai nu valsts ieņēmuma dienestam, vai nu jau apsaimniekotājiem šajās atskaitēs, bet šāda informācija noteikti ir ļoti vienkārši pārbaudīt. Ja jums ir šādā veidā uzskaitīts tātad visas šīs vidēji kaitīgas preču iegādes, tad jūs jau viegli arī auditoram izlases veidā veikt šo pārbaudi. Tas nozīmē, ka auditoram arī noteikti nav jāpārbauda katra šī iegāde. Pēc izvēles viņš arī izlases veidā to veikt. Tas nozīmē, ka arī tiek iekonomēts jūsu laiks, tiek iekonomēts auditora laiks, bet, protams, tas nav akmenī iekalts. Šis ir vienkārši piemērs, ko izmanto ļoti daudz uzņēmumu. Ļoti līdzīgs piemērs, ka izmanto ļoti daudz uzņēmumu, vienkārši vadot šos dokumentus Excel formātā. Tā, un tad mēs esam arī no Mārītes saņēmuši jautājumu. Ja iepērk vidēji kaitīgas preces no kādas Eiropas Savienības valsts, kura jau ir nomaksājusi dabas resursu nodokli savā valstī, vai ievedot Latvijā ir arī jāmaksā dabas resursu nodoklis. Protams, šeit ir tas princips, kad mēs neskatāmies uz to,
uz to likumdošanu, kas notiek citā valstī. Tas nozīmē, ka ja jūs ievadat šādas preces Latvijas Republikas teritorijā un jūs pirmie realizējat viņas Latvijā vai savā saimnieciskajā darbībā izmantojat, tas nozīmē, ka jums ir jāsamaksā šis te nodoklis, jo tas pats apsaimniekotājs nodrošina to, ka Latvijā kāds šīs te vidē kaitīgas preces savāks un arī pārstrādās. Tas princips, kādēļ ir jāmaksā tas nodoklis, tādēļ, kad tad tiek radīts šis te piesārņojums un kādam ir jāsavāc šis te piesārņojums un arī jāpārstrādā šis te piesārņojums. Un principā par to jūs arī maksājat savam apsaimniekotājiem. Tā nauda, kuru kāds cits ir samaksājis citā valstī, tas uz mums noteikti neatiecās. Tādējādi, neskatoties uz to, ka tajā valstī kaut kas ir maksāts, tas nekādīgi uz mums neatiecās. Ievadot šajā valstī, jūs radat piesārņojumu, tas nozīmē, ka jums arī jāsamaksā par to, kad šis te piesārņojums ir jāsavāc un viņš būs jāpārstrādā. Ir cita lieta, ja, piemēram, jūs, atvedat, kaut kādas vidē kaitīgas preces un jūs atkal izvedat uz to pašu valsti. Protams, tad, ja tās preces tiek aizvedas atpakaļ uz to valsti, tad, protams, jums par to nav jāmaksā, jo jūs to piesārņojumu neradat. Jūs viņu atvedat un jūs viņu izvedat ārā vai atgriežat tam piegādātājiem. Bet, ja jūs šeit reāli jau viņus realizējat un reāli tas nozīmē, ka jums jau vairs tāpat par to ir jāmaksā. To, ka tas ir samaksāts tajā valstī, par to ir jādomā tam uzņēmumam, ka viņš ir vienkārši pārmaksājis šo te nodokli. Tad vēl mums no Jāņa ir jautājums, kādēļ zaļā jostā ir lētāki tarifi, kā prasa valsts. Šeit ir tas, kad valstī tad ir šie te nodokļi, kā valsts nosaka šos te nodokļu apmērus. Tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir ļoti vispār interesanti, jā. Jo valsts nav diezgan, nekad vēl īsti nav atbildējuši šo jautājumu. Kā viņi nosaka, jā, cik tad, kā viņiem veidojās šis te nodoklis. Principā pēdējā laika notikumi, manuprāt, ļoti labi parāda to, ka nav pa lielam pamatojumu, kā tiek veidot šis te nodokļu apmērs. Kādēļ zaļā jostā ir lētāk tarifi? Tādēļ, ka pa lielam zaļā josta var pamatot, kā viņiem rodas tā maksa. Ja mēs veicam pakalpojumu. Mēs veicam apsaimniekošanu attiecīgi, un tā ir maksa par mūsu pakalpojumu, nevis par nodokli. Jo no nodokļu uzņēmums saņem 100% atbrīvojumu, bet maksā mums par to, ka viņi saņem šo atbrīvojumu. Un tie tarifi, kas ir mums, kas ir zemāki nekā valstī, ir vienkārši maksa par pakalpojumu. Jā. Jo principā, kā rodās apsaimniekotājiem tā maksa, protams, tā ir viņa administrēšanas izdevumi, tā ir maksa komersantiem, operatoriem, kuri vāc tad jūs tos apjomus. Jā, viņiem ir konkrētas lietas pa lielam, kas pamato, kā rodās tā maksa, bet, es domāju, ka valstis nevarētu īsti pamatot, kā viņiem rodas šis nodokļu. Ja Jānim interesē sīkāk un smalkāk, kā rodās šī maksa, droši var zvanīt pēc semināra man, vai vienkārši uz zaļo jostu, un es pastāstīsim, kā tas viss notiekās. Jā, par nodokļu likmēm droši vien grūti. Jā, un visu, ko mēs darām par šiem attiecīgiem apsaimniekošanas tariφiem. Ļoti grūti, jā, pamatot, kā valsts nosaka. Par valsts tas ir ļoti grūti, jā. Tā. Tad vēl runājot par uzskaiti, ko es esmu novērojis arī savā praksē, kad arvien vairāk uzņēmumi izvēlas šo te nodokļu uzskaitu kārtot elektroniski, konfigurējot savas programmas. Attiecīgi uz vidē kaitīgām precēm tīri tieši arī no savas prakses var teikt, ka tas ir daudz vienkāršāk. Piemēram, vadot iekšā šo te preci, kuru jūs konstatējat, ka tā ir ar dabas resursu nodokli apliekama prece, jūs vienkārši analītiski norādat šo te svaru un attiecīgi jau ņemot savā programmā kaut kādu atskaiti par konkrētu periodu, jūs jau redzat, cik, piemēram, kilogramus riepu jūs esat ieveduši. Tas ir tas, ko es iesaku, kam pievērst uzmanību, par ko iespējams ļoti daudz vienkārši varbūt nav aizdomājušies un vēl aizvien veids šo te uzskaiti, piemēram, Excelī, kas, protams, aizņem lieku laiku un nevajadzīgu laiku. Un ja jūs tāpat šo te informāciju vadat savās grāmatvedības programmās, iespējams, ka jūs varat analītiski arī ievadīt, norādīt šo te svaru, un tādējādi arī no šī programmas par konkrētu periodu iegūt šo te informāciju. Manuprāt, uz vidē kaitīgām precēm daudz vienkāršāk šo te ir noformēt, jo šeit ir konkrēta prece un konkrēts svars. Tā kā pa lielam varbūt jūs varat arī par to padomāt, varbūt jūs tiešām varat nokonfigurēt savu programmu un attiecīgi vienkārši tas jums noteikti ietaupīs daudz laika.
Un semināra noslēgumā es tad arī pastāstīšu par tām biežāk pieļautajām kļūdām, kas tiek pieļautas dabas resursu nodokļu uzskaitē, ko es esmu novērojis tieši audita laikā. Tātad dabas resursu nodokļu uzskaiti ir jāveido pamatojoties uz faktiem, nevajag izgudrot informāciju un arī nevajag šo te uzskaita veidot balstoties uz pieredzi, bet gan pamatoties uz konkrētiem dokumentiem. Mums ir dokuments, kas apliecina šo te vidēji kaitīgu preču svaru. Tas nozīmē, ka jums šī dabas resursu nodokļu uzskaita arī ir pamatota. Tātad, ja jūs veicat šo te vidēji kaitīgu preču svēršanu, tādējādi nosakot vidēji kaitīgu preču svaru, tad ļoti svarīgi atcerēties, ka jums ir jānodrošina šī svara verifikācija, veicot svēršanu, vai arī izmantojot šo informāciju par analogiem, tad kā pamatojuma dokuments jums ir jānoformē šis te akts. Tad šī akta paraugs ir dots Ministra kabineta noteikumos numur 449. pielikumā. Tur ir jau parādīts konkrētas lietas, kuras jums ir jāizpilda un kuras jums ir jāiekļauj šajā aktā. Un tad jūs vienkārši šo aktu pievienojat kā pamatojumu dokumentu, un šis te akts apliecina to, ka ir bijis šis svēršanas fakts, vai arī jūs esat atraduši šo te analogu informāciju kaut kādā internetā iespējams. Tad jāatcerās, ja jūs noformējat šo te aktu, tad jums ir arī jānoformē rīkojums par komisijas izveidi. Tad noteikti šo te rīkojumu jums jautās auditors audita laikā. Ja dabas resursu nodokļu uzskaitē tiek izmantot piegādātājs sniegta specifikācija jeb tehniskais apraksts, tad ir jāatceras, ka tā ir jāglabā un noteikti nepieciešams gadījumā tā ir jābūt pieejamai. Nereti ir tā, ka šī informācija tiek ievadīta grāmatvedības uzskaits programmā un vienkārši šis tehniskais apraksts tiek vai nu arī izmests, izdzēsts vai pazaudēts. Bet šis ir tas pamatojuma dokuments, uz kura pamata jūs esat ielikuši šo te informāciju savā programmā un no kurienes jūs ņemat šo te vidēji kaitīgu preču svaru. Tas nozīmē, ka arī ja auditors nāk 2 gadus vai 3 gadus atpakaļ, jums ir jāvar uzrādīt tajā gadā šī te aktuālā informācija. Viņa var būt gan izdrukas veidā, gan arī elektroniski, bet jums viņa ir jāvar uzrādīt. Atskaitēs vidēji kaitīgi preču veidi ir jānorāda atbilstoši apsaimniekotāja līgumā norādītajai klasifikācijai. Tātad, kā jums prasa to uzrādīt apsaimniekotājs, tā jums principā arī ir jānorāda savās atskaitēs šie vidēji kaitīgi preču veidi, jo, kā jau es sākumā minēju, tātad katrs vidēji kaitīgi preču veids tiek vākts un pārstrādāts savādāk. Ja ir noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, bet, piemēram, atskaites periodā jums nav nekāda darījuma un, attiecīgi, nav nekādi ievestie vidēji kaitīgi preču apjomi, par kuru būtu jāmaksā šis nodoklis, tas nenozīmē to, ka atskaita nav jāsniedz. Atskaita tāpat ir jāiesniedz kaut vai pa nulēm, lai apsaimniekotājs zina, ka vienkārši jums šajā periodā nav nekādi apjomi, nevis viņš gaida no jums šos datus un nevar sagaidīt, un viņš jums var sāk zvanīties un terorizēt. Tad jums arī pa nulēm ir jāiesniedz šīs atskaites. Tad atsevišķi noteikti jāuzskaita baterijas un akumulators, kas ļoti bieži ir elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļa, neskatoties uz to, ka tas var sagādāt grūtības. Jums vienalga ir jāmeklē veids, kā jūs varat šo informāciju noskaidrot. Piemēram, jāmeklē tad informācija par šiem analogiem. Šeit ir tas piemērs, ka bija tātad šie pulksteņi, tātad, ja viņos nav šīs baterijas, tad jums par šīm vidēji kaitīgām precēm noteikti nav jāatskaitās un nav viņas jārāda. Ja, piemēram, šajos pulksteņos būtu iekšā šīs baterijas, tad jums jau būtu jāmeklē informācija, kā noskaidrot, cik tad šīs baterijas sver un, attiecīgi, jānorāda savās atskaitēs šo bateriju svars. Tad vēlos vērst uzmanību tieši uz likumdošanas aktualitātēm, kuras ir notikušas 2014. gadā, par ko jau es arī sākumā minēju, ka 2014. gadā tātad jūnijā stājas spēkā grozījumi Ministra kabineta noteikumos 404, kuros arī tika izmainīts tātad šis 7. pielikums, kas principā bija ļoti populārs dokuments, kurš tika izmantots vidēji kaitīgu preču noteikšanā. Tas, ko es jau minēju, tātad no šī pielikuma ir izņemta preču nomenklatūras kodi, jeb tā saucamie muitas kodi, un tādējādi ir nākušas klāt lietas, par kurām agrāk šis dabas resursu nodoklis jāmaksā nebija, jo tur bija konkrēti definēti šie kodi. Un līdz ar to bija vieglāk mazliet noteikt šīs vidēji kaitīgās preces.
bet tagad tā kā šie te kodi ir izņemti, tad iespējams, kad tur šajos te dabas resursu nodokļu objektos iet iekšā arī lietas, par kurām iespējams agrāk jāmaksā nebija. Tāpēc es ļoti lūdzu pievērst uzmanību šim te pielikumam, viņu vēlreiz pārbaudīt un pārliecināties par to, ka jūs tiešām korekti maksājat šo te nodokli par visām dabas resursu nodokļu objektiem, par kuriem jums būtu šis te nodoklis jāmaksā. Tātad tas no manas puses arī ir viss, kas attiecas uz vidē kaitīgu preču uzskaiti. Protams, ja jums ir vēl kādi jautājumi, jūs droši varat mums uzdot. Tā, mēs esam arī no mājas atkal vēlreiz saņēmuši. Tātad vēl jautājums pie tiem pulksteņiem. Ja tajos ir iekšā ievietotas baterijas, vai sapratu pareizi, ka baterijas jānorāda pie vidē kaitīgām precēm un pulksteņus vairs pie elektroprecēm? Jā, tieši tā. Baterijas kā tādas, principā, kā es sākumā minēju, vidē kaitīgas preces, viņas pa lielam iedalās tādās kā divās klasifikācijās. Tad vienas tātad ir šīs baterijas, akumulātori, riepas, smēreļas un eļas filtri, un otra lielā grupa ir šīs elektropreces. Un tieši tā kā baterijas ir savāc un pārstrādā atsevišķi, un tieši konkrēti baterijas vāc vispār ļoti uzmanīgi, jo viņās ir ļoti daudz šīs vidē kaitīgas vielas, un viņas attiecīgi tiek vēstas pārstrādē. Konkrēti, piemēram, zaļās jostas operators ved tieši uz Vāciju pārstrādāt baterijas. Tad, protams, baterijas ir jāuzrāda atsevišķi, un pulkstens ir jāuzrāda atsevišķi jau pie elektroprecēm. Tieši tā. Tā kā droši jums ir vēl jautājumi, jūs noteikti uzdodat šos jautājumus. Rakstiet, zvaniet noteikti uz zaļo jostu. Zaļā jostā es kā auditors varu teikt, ka ir ļoti zinoši tirsniecības pārstāvi, kur jums noteikti atbildēs. Ja viņi arī jums uzreiz nevar atbildēt, viņi noteikti apgriezīs pasauli riņķi un atradīs atbildi uz jūsu jautājumu, jo viņi arī man nereti zvana un mēs kopīgi meklējam tad atbildes. Jo tīri praktiski varu arī teikt es pati, kad tieši vairāk ir šīs jautājumi tieši par elektroprecēm, kad kāds saprast, ir šī elektroprece, par to man ir jāmaksā kā par elektrisko iekārtu vai nav. Tieši tāpēc zvaniet, noteikti tiks rasts risinājums un atrasts atbildes uz jūsu jautājumiem. Tā kā paldies par uzmanību, paldies, kad klausījāties un lai jums jauka atlikusi dienas daļa. Paldies!